Es esmu darbojies ar dažādiem pacēlājiem, bet šis ir mans favorīts. Somijā ražots Leguan 225 super kompakts kāpurķēžu pacēlājs. Šis ir katra arborista sapnis. Šī pacēlāja maksimālais darba augstums 22,5 metri. Tā masa 2930 kg. Pacēlāju ir iespējams vadīt kā no apakšējās pults, tā arī no groza. Pacēlājs aprīkots ar iekšdedzes dīzeļdzinēju. Tāpat iekārta var darbināt ar 220 voltu elektropieslēgumu. Kā jebkura moderna iekārta, tā ir aprīkota ar USB A un C type pieslēgu līgzdu. Varam lādēt telefonu. Vadības panelis aprīkots ar LED lentu, kas ļauj darboties pat tumšākos apstākļos. Lai palaistu iekšdedzes dīzeļdzinēju, ir nepieciešams vien nospiest vienu pogu. Automātiskā ķepu izlikšana ir tīrā bauda. Pietiek tikai pieskārties vienai podziņai. Galvenā vadība notiek ar divām vadības svirām. Wow! Pacēlāmies augšā, bet lejā aizmirsu savu darba instrumentu. Un šeit talkā nāk šī pacēlāja foršākā funkcija – Home button. Šī poga pacēlāja no jebkuras pozīcijas atgriezīs tā sākuma stāvoklī. Un pēc tam tā ļaus atgriezties atpakaļ. Pavasara sezona ir atnākusi. Ja tev nepieciešama šāda tehnika, nekavējies un sazinies ar mums.